Vai esi kādreiz aizdomājies, cik daudz ūdens ir nepieciešams, lai tu varētu izmantot mākslīgā intelekta lietotni? Droši vien nē, vai ne? Bet patiesība ir tāda, ka aiz katras atbildes, ko tu saņem no mākslīgā intelekta, pastāv milzīgs ūdens patēriņš, par kuru daudz cilvēki nezina. Šodien mēs runāsim par tēmu, kas izraisa plašas diskusijas internetā un mēdījos. Ūdens patēriņš mākslīgā intelekta datu centros. Jūs varētu sev jautāt, bet kāds sakars datu centriem ar MI? Lai mākslīgais intelekts darbotos, tai ir nepieciešami milzīgi serveri, kas pastāvīgi apstrādā informāciju. Šie serveri rada milzīgu daudzumu siltumu. Tāpat kā automašīnas dzinējs, kas uzkarst, kad darbojas. Un, lai novērstu šo serveru pārkaršanu un darbības pārtraukšanu, ir nepieciešams tos nepārtraukti dzesēt. Bet kā atdzesēt iekārtas, kas rada tik daudz siltuma? Atbilde ir vienkārša – ar ūdeni. Bet par cik lielu ūdens daudzumu mēs šeit runājam? Skaitļi patiešām pārsteidza. Un nesenie pētījumi rāda, ka lielie datu centri var patērēt līdz pat 5 miljoniem galonu ūdens dienā, kas ir pielīdzināms veselas pilsētas ar 10 līdz 50 tūkstošiem iedzīvotāju dienas patēriņam. Lai to vēl labāk ilustrētu, pētījumi liecina, ka mākslīgā intelekta datu centru paplašināšana Amerikas Savienotajās valstīs līdz 2030. gadam var prasīt ūdens daudzumu, kas ir salīdzināms ar visas Ņujorkas pilsētas dienas patēriņu. Tieši tā, vesela pilsēta. Bet kā ir iespējams, ka dators patērē tik daudz ūdens? Atbilde slēpjas dzesēšanas procesā. Datu centrā ir tūkstošiem serveru, kas sakrauti cits uz cita un pastāvīgi rada siltumu. Šis siltums ir jānovada, lai iekārtas darbotos pareizi un netiktu bojāts. Visefektīvākā un izplatītākā metode, kā to izdarīt, ir izmantot ūdeni kā dzesēšanas šķidrumu. Ūdens cirkulē caur caurulēm un dzesēšanas sistēmām, uzsūcot siltumu no serveriem un aizvedot šo siltumu ārpus ēkas. Daļa šī ūdens iztvaiko procesa laikā, kas nozīmē, ka tas iziet no aprites un to nevar uzreiz atkārtot izmantot. Bet te ir svarīgs punkts, ko daudz cilvēku nesaprot. Pastāv atšķirības starp ūdens patēriņu un ūdens ņemšanu. Kad mēs sakām, ka datu centri patērē ūdeni, mēs galvenokārt runājam par ūdeni, kas iztvaiko dzesēšanas procesa laikā. Šis ūdens iziet no lietošanas cikla un neatgriežas atpakaļ rezervuārā vai upē, no kuras tas tika ņemts. Savukārt ūdens ņemšana ir kopējais daudzums, kas tiek izņemts no avota, pat ja daļa no tā tiek atgriezta. Šī atšķirība ir ļoti svarīga, lai saprastu reālo ietekmi uz vidi. Tagad jūs varētu domāt, bet kāpēc cilvēki runā tieši par mākslīgā intelekta ūdens patēriņu? Galu galā datu centri pastāv jau gadu desmitiem un vienmēr ir bijusi nepieciešama dzesēšana. Atšķirība ir mērogā un intensitātē. Mūsdienu mākslīgā intelekta modeļi, piemēram, lielie valodas modeļi, prasa daudz lielāku skaitļošanas jaudu nekā tradicionālās lietotnes. Kad jūs apmācāt mākslīgā intelekta modeli, jūs vienlaikus veicat miljardiem matemātisko darbību, kas rada daudz lielāku siltumu daudzumu nekā parasts serveris, kas apstrādā datus parastā režīmā. Lai jums būtu konkrēts priekšstats, GPT-3 apmācība, kas ir mākslīgā intelekta modelis, ko izstrādāja OpenAI, tās apmācības procesā iztvaikoja aptuveni 700 000 litru saldūdens. Es atkārtošu. 700 000 litru tikai apmācībai. Tas ir ekvivalents tam, lai piepildītu olimpisko baseinu 2,5 reizes. Un tas bija tikai, lai apmācītu modeli. Tagad iedomājieties, cik daudz mākslīgā intelekta modeļu tiek apmācīti vienlaicīgi visā pasaulē. Tādos uzņēmumos kā Google, Microsoft, Meta un citos tehnoloģiju milžos. Bet šeit ir vēl viens svarīgs sīkums. Vai jūs zināt, kāda ir lielākā problēma ar ūdens patēriņu datu centros? Tā nav tikai daudzuma, bet arī atrašanās vieta. Daudz datu centri tiek būvēti reģionos, kur jau tā ir ūdens trūkums vai biežas sausuma periodi. Tas nozīmē, ka ūdens patēriņš mākslīgā intelekta serveru dzesēšanai
konkurē ar ūdeni, kas tiktu izmantots dzeršanai, lauksaimniecībai un citām vietējo kopienu būtiskām vajadzībām. Piemēram, dažos reģionos Amerikas Savienotajās valstīs datu centri tiek būvēti apgabalos, kas jau cieš no smagiem sausuma periodiem, kas vēl vairāk sāsina situāciju. Tātad, ko lielie tehnoloģiju uzņēmumi dara, lai atrisinātu šo problēmu? Daži no tiem iegulda jaunās dzēsēšanas tehnoloģijās. Piemēram, Microsoft bija pionieris divfāžu šķidrumu iegremdēšanas dzēsēšanas sistēmu izstrādē, kas samazina ūdens patēriņu, vienlaikus palielinot serveru veiktspēju. Savukārt Google pieņēma klimata apzinātu pieeju, meklējot labāko līdzsvaru starp enerģijas patēriņu un ūdens izmantošanu savu datu centru dzēsēšanas sistēmās. Bet vai šie risinājumi ir pietiekami? Patiesība ir tāda, ka pieaugot pieprasījumam pēc mākslīgā intelekta eksponenciāli, arī ūdens patēriņš visticamāk palielināsies. Pētnieki un speciālisti brīdina, ka publiskajai politikai ir jāņem vērā vietējos ūdensapgādes drošības apstākļus un jāpieprasa uzņēmumiem caurspīdīgums attiecībā uz to, cik daudz ūdens viņi patiesībā izmanto. Bez atbilstošas regulācijas un bez ieguldījumiem efektīvākās tehnoloģijās ūdens patēriņš datu centros tuvākajos gados var kļūt par vēl nopietnāku vides problēmu. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, tāpēc, ja jums patīk šis video, abonējiet kanālu. Ja vēl neesat abonējis, nospiediet patīk un ieslēdziet paziņojumu zvaniņu. Un, ja vēlaties mums palīdzēt radīt šo un daudzus citus saturus šajā platformā, apsveriet iespēju kļūt par biedru un palīdziet mums ar kafiju un siera bulciņu. Un es pieminēts mūsu videoklipos. Vai vēlies profesionāli augt vai apgūt jaunu tehnisko prasmi? Izmanto QR kodu vai saiti aprakstā un atklāja lapu ar visiem kursiem, kurus mēs iesakām. Un tu vai biji domājis par visu šo ūdeni, kas slēpjas aiz katras ziņas, ko tu sūti mākslīgajam intelektam? Vai tev šķiet, ka tehnoloģiju uzņēmumi dara pietiekami, lai atrisinātu šo problēmu? Vai tu uzskati, ka mums ir vajadzīgi stingrāki noteikumi, lai kontrolētu ūdens patēriņu datu centros? Atstāj savu viedokli komentāros, jo es vēlos uzzināt tavu domas par šo tik svarīgo tēmu. Šeit blakus ir 2 interesanti videoklipi, kuri tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un ja vēlies mums palīdzēt, nospied patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss inženierijas cienītāji. Liels sveiciens un tiekamies nākamajā video!